viena ko uzdāvināt, bet man patīk drosmīgie, kas grib, lai Latvijas vārds izskan plašāk, tālāk pasaulē, jo mums vajag, lai mēs nebūtu vieni. Mēs nekad negribam būt vieni, un Latvijas nekad nebūs viens, vai viņš ir ar savu tautu, savu zemi, savu dievesību un darbā koptu likumību. Latvijas nebūs viens, kamēr ir iespēja to parādīt citiem un smelties spēku citos. Tādēļ šogad devāmies uz Koreju, lai iepazītu citus kultūras un parādītu sevi no 30. septembra līdz 5. oktobrim. Gadu pārstāvēja Latviju Černomas pasaules tautas deju festivālā, kurš risinājās netālu no Dienvidu Korejas galvaspilsētas Seulas. Gadu konkursā mērojās spēkiem ar 23 tautas deju kolektīviem no visdažādākajām pasaules valstīm, tādām kā Meksika, Taizeme, Krievija, Turcija, Bangladeša, Somija un citām. Gadu dejotājs sniegumu atzinīgi novērtēja žūrija un skatītāji. Kopvērtējumā iegūt 2. vieta, un spēcīgāk no Latvijas dejotājiem izrādījās tikai Turcijas un Ossetijas pārstāvji. Savukārt nominācijā labākais dejotājs tieši Gatas pāris Jānis un Anete, kur uzstājās ar solo-deju, izcīnīja 1. vietu 42 dalībnieku konkurencē. Tautsdeja ansambļa Gatas dejotāji jutās lepni. Tieši viņiem bija iespēja nest Latvijas vārdu pasaulē, bet vienmēr ir patīkami atgriezties mājās pie ģimenes Latvijā. Un esam mēs ģimene, esam dzīvi, kam stūrainā saules zīme vairākiem gredzījiem sieta. Jaunā pasaulē viss sokas un piepildās. Jumī viss kuplo, pieaug un vairojas, jo mūžam citas nemīlēšu. Jumī skatīšos, līkumus metīšu pa 6, un bērniņus un suņi būs, kur nenogušām kājām iešu pa savu tēvu zemi, savu sirdī un dvēselē. Sešās tautas